Или на моих коленках. Witam wszystkich serdecznie. Jestem proboszczem parafii katolickiej tutaj w Jēkabpilsē. Mam na imię Viktor. Es te saprotu, ka jārunā latviski, jā, lai visi saprastu. Prieks man visus te redzēt. Esmu prāvests katoļu draudzē, tepat Jēkabpilī. Un patiesībā vēl ir adventa laiks vēl nav beidzies. Bet adventā laiks ir priecīgs laiks, kad mēs gatavojamies uz Kristus dzimšanas svētkiem, un saprotu, ka tādēļ arī esam te visi sapulcējušies. Adventā laiks ilgst 4 nedēļas, un rīt ir jau adventā laika 4. svētdiena, un arī adventā vainaga mēs iedeļam 4. svētdienu. Un tas liecina, ka Kristus dzimšanas svētki ir drīz pavisam tuvu. Kristus ienāca šajā pasaulē kā mazs bērns, kā neaizsargāts bērns. Ienāca tādēļ, ka Dievs viņu sūtīja aiz mīlestības uz cilvēkiem, lai mūs glābtu no mūsu grēkiem. Un ienākot šajā pasaulē, viņš arī ienesa šajā pasaulē dzīvību, ienesa prieku, ienesa arī Dieva svētību un līdz ar to arī atjaunoja šo saikni ar Dievu, kuru cilvēks arī pazaudēja ar pirmdzimto grēku un arī pēc tam vēlāk arī nepaklausot Dievam, nepaklausot Dieva gribai. Bet šis ir priecīgs brīdis, jo drīz pavisam tuvoja Kristus dzimšanās svētki, un mēs esam sapulcējušies, lai dalītos prieka un mīlestībā. Un tad drusku vēlāk meitenes te man palīdzēs un izdalīs tādas svētbildītes, jā, viņas jau rada. Jā, tur ir attēlota svētā ģimene, lai jums ir par piemiņu, par šo mūsu tikšanos, bet reizē arī par Kristus dzimšanās svētkiem. Un tad Aleksandrs te tur tādu maiziti, ko mēs saucam par oblāti. Tā maizite patiesībā sastāv tikai no miltiem un ūdens. Tā ir pasvētītā maizite. Un, ko ar to darīt, jā, varbūt mazi bērni domā, ka tie ir čipši vai kaut kas tam līdzīgs, jā, ko var apēst, bet patiesībā ar šo maizi dāvās vigīlijas vakara, kad ģimene vigīlijas vakarā arī pulcējās pie galdā, un to dara tā, ka arī viens pie otrā pieiet, iedot viens otram nolaust gabaliņu no oblātes, arī novēl kaut ko jaunajām gadām, varbūt arī izsaka kādu pateicību vai arī palūdz piedošanu, jā, un tad arī apēr to nolausto gabaliņu.
коня, на шийці керувим круга, на окнах пиларбоні. Власне, щастям заснула, а законта з уст брата племір, коленда на окавіння. Лулає же Єзуня. Пан Олександр. Cicha noc, święta noc.
dach stawiająca, a wszędzie trufnie czekanie, że cóż się stanie. Przybliżenie do Betlejem pasterze, grając goście dziesiąteczką na liście. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawaj się ochotę do Boże, Tobie serce ochotnego o Boże. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Patki samo poszli, których oni nie słyszeli Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I anieli gromadami wirują, Pane czysta raz Józefem prostują. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebo? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby się sobie przebaczyć. Vēlreiz es poļu biedrības vārdā apsveicu jūs nākošos svētkos un lūdzu vēlreiz aplaudiet mūsu jaunajiem artistiem. Viņi tik burvīgi Tagad es gribu paaicināt arī pārējos bērnus uz skatuves, lai viņi arī varētu padarboties un paspēlēt kaut ko. Pirmā spēle. Nāciet šodien. Bērni, nāciet.
Юрочка, иди играть. Иди играть. Ваня, иди играть. Можешь снять. Слушай, тебе придется вся бабки я не дам. Тоже ответ, да? Послушай, возможно. Пока милая. Viena komanda būs mazāka, tai mērķis ir dabūt sev pēc iespējas vairāk dalībnieku. Otrā komanda viņu skaitinās. Kamēr? Labi, sadalīsimies, tad paskaidrošu tālāk. Es ņemšu sev garākus, es ņemšu sev Aņu. Tu. Tika. Pagaidām mēs būsim. Kāds tu Aņa? Tā būs mana komanda. Jūs būsiet ar Māru. Mēs izveidosim tagad te apli. Kāpēc skanēs muzika, jūs skraidīsiet cauri visu rokā. Līdz ar ko muzika apstājas, mēs nosēžamies un tie, kuri palika apli iekšā, tie paliek arī ar mums. Tie paliek par to mazāku apli. Tad paliek mūsu komanda. Sapratat? Jā. Visi stājamies viena rindiņa, čuskiņa pēc māsa. Jā. Mēs iesaistīsim tieši šo muzicī, lai viņi mums pielāgojas. Visi vienu lielu garu čūsku uztaisam. Visi sadarbojas šo. Mēs pagaidām turam šādu augstu. Varam sākt. Kurš mums mūzika? Sāksim. Я организм.
bērnus. 1, 2, uznaies. Jūs. Aiziesim tagad mēs vienkārši. Es visu šāpēc. Tā. Zaczynamy. Zaczynamy.
Sastāvīt. Kas ar tevi? Tu arī pacelt visas abas rokas mūkšana. Apsēdies pagaidām. Labā. Ģeņ! Bet var viņu pacelt kā stāv uz vienas kājas? Nu, reizi. A tu māki uz vienas kājas stāv? Можешь на машине сказать? Пошевелилась? Здесь? Дима, не считается сесть на кресло. Боря, разговаривать нельзя. Да? Шевелишься? Jā, ne visi skrien pie tetā. Pagaidām skrien pie tetā. Pakustējies. 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 Skrien pie tetā. Arī. Pakustējies. Jē! Юрочка, она тоже пошевелится. Смотри. Она тоже пошевелится. Следующую сейчас выйдешь. Это всегда. Если отпуск. Pakustējies. Аня, ты еще играешь? Да? Иди ко мне. Смотри, вот ты тоже тут сидишь. Сейчас будет следующий класс, следующий. Nu nekādīgi es nevaru jūs, nu nekā es nevaru jūs piekrist. Šādas spēlētājs ir labi. Tas mums meitenes sanāk šitas uzvarētājs viss. Mēs spēlēsim vienu pasu, iemācīsim spēlēt. Parādīsim
Ziemassvētku vecīti, pie mums drīzumi jau atnāks. Un man vajadzēs vienu puiku, tādu puiku vērtu puiku, Simā. Būs princis. Tā, man vajag vienu meiteni. Tikai? Tu būsi bērnuši. Es jums patīk, mums bija pasaka par bērnuškīti, bet otrā. Viņa būs tāda neierasta tikai. Tā, man vajag vēl vienu meiteni. Atur meiteni. Bērni, tu būsi pamāte. Tā, man vajag vēl vienu meiteni. Tu būsi pamātes meita. Jā. Vēl vienu puiku vajag. Tu būsi pelnuškītas tētis. Man vajadzēs 3-4 mazus puikus vai meitenes. Ejiet, Jā, var arī ar vecākiem. Jūs būsiet puki. Vada un meitene arī kas puki. Jā. Pārējie uz ciemņi, kad notiks balle, viņi beigsies. Jā, tad vienalga šo trīs vietā kaut ko netā. Jā? Tā. Jums nevajadzēs neko runāt, neko mācīties, nekāds. Es jums teikšu priekšā, bet jums būs jāparunā to visu ar rokām, ar mīmiku. Jā? Tā. Atbrīvojam no šeit. Kā tu veic? Tagad mēs mēģinām, un pēc tam saucam vēlreiz, jā? Reiz dzīvojam vēlrušķi. Šķitus kā tā ir vēlrušķi. Viņas mamma apgrūšot ir tētis. Tētis apprecējas otro reizi. Pamātei bija sava meita, kuru viņu dikti mīlēja. Parādi, kā tu viņu mīli? Dikti mīlēja. Bet pelnušķīte viņa ienīta, nepatika viņam pelnušķīte. Pamāte bija gudra sieviete, un tāpēc pelnušķīti mudināja. Viņa visu viņai pērkā, atļauja darīt visu, ko tā vien gribēja, un nedāvā tai strādāt. Jo tā bērna, tā mūsu pasaka, viņa ir divā.